Kas ir Hangxiety? Nē, tas nav jauns Netflix seriāls. Lai gan varētu būt. Tā ir paģiru trauksme. Jeb kā rietumos to dēvē tautas valodā – Hangxiety. Hangxiety. Nu redz, dažiem pēc ballītes vienkārši sāp galva, pastāv pie poda, bet citiem smadzenes rīko emocionālu operu ar trauksmi. Un trauksme ir īpaši tiem, kam jau ir trauksmes traucējumi. Tas viss atkarīgs no tā, kā katra smadzeņu ķīmija un organisms kopumā reaģē uz alkoholu. Paģiru trauksme ir draņķīga parādība, jo prāts, ķermenis un nervu sistēma apvienojas sāpīgā simfonijā, lai mūs sodītu par vakardienas ballīti. Smadzenes pēc alkohola lietošanas rīko trauksmes afterparty, jeb ir dažādi šie sauktie trauksmes simptomi – elpas trūkums, sirdsdarbības pātrināšanās, svīšana, rokas trīce un morāli pārdzīvojumi par to, ko tu neatceries vai atceries un ir kauns. Bet kāpēc tā? Kāpēc rodas trauksme? Pirmkārt, alkohols bloķē REM miega fāzi. Jā, miegam ir vairākas fāzes. Un REM ir tā fāze, kur mēs sapņojam visvairāk un mūsu acu plakstiņi raustās. Un mūsu emocijas tiek sakārtotas pa plauktiņiem. Jā, tieši šajā fāzē mēs īstenībā izšķirojam savas emocijas dienā piedzīvotās, smagās, foršās, jaukās, patīkamās un saliekam pa plauktiņiem. Tas ir tā kā nakts spā mūsu prātam. Un ja tas nav kvalitatīvi, mēs pamostamies bieži vien ar trauksmi un panikas traucējumiem, it sevišķi pēc alkohola lietošanas. Otrais – ķīmiskais disbalans. Kas te notiek šķērsām? Ir jāsaprot, ka vispār kopumā mūsu smadzenēs atrodas divas svarīgas ķīmiskās vielas – GABA un glutamāns. GABA ir tā nomierinošā viela, kas normālos apstākļos, tā kā dabiski, liek mums justies tā kā kaķim saulē. Mierīgam, patīkamam, foršam. Glutamāns ir tā kā smadzeņu gāze. Tas iedod mums to jaudu, draivu, kas arī ikdienā ir baigi svarīgi, tā kā šveicis pulkstenis, lai strādā. Un skaidrs, ka lietojot alkoholu, mēs strauji kļūstam mierīgi, laikam tāpēc mums patīk, patīk, jā. Jo mēs mākslīgi izsaucam GABU. Jeb no trauksmainas bītes mēs strauji pārvēršamies par zen bruņurupuci. Un tad, kad alkohols tiek izvadīts no mūsu organisma, vietā stājas glutamāns, un ļoti agresīvā veidā stājas glutamāns. Un tas ir tāpat kā DJs pēkšņi no chill mūzikas pāriet uz tehno mūziku. Un tādēļ mums šī straujā pāreja arī rada trauksmi. Vēl jau skaidrs ir tas, ka, kad alkohols izzūd, ķermenis piedzīvo